Bet mēs ar Anetu uzspēlēsim spēli, tad metam sodiņus, un tas, kurš iemet, tas otram uzdod jautājumu. Jebkādus? Jebkādus, jā. Bet jāiemet? Jā. Bet nē, nu kā... Jautājumu drīkst uzdot tikai tad, ja iemet. Paļāvies, pēc kam es iemetu? Nu? Pārsteidz man. Ar jautājumu, jā? Jā. Kā tu sievu bildināji? Tas bija pēc pirmajiem 10 attiecību gadiem. Tas bija ar īpašu gradzenu. Un es biju nobijies. Kad atteiks? Un viņi man neatbildēja mēnesi. Beigās teica jā. Malaks. Tā, man tagad jāiemet, es te varētu, jā? Jā. Oi. 5 reizes, ja? Tā jau es jūtu, ka kaut kas sakal. Jā, bet es centos iemest, es centos trāpīt. Kā tad tā ujināšana traucē iemest? Lūk, Aneta veido statistiku. Pagaid, šis man jāatrāda tagad ir, ja? No. No? Kā tev ir laimīgākā diena bijusi? Man laimīgākā diena ir tā, ka nav darba diena, bet tā kā man nav neviena darba diena, man patīk tas, ko es daru, man viss laimīgas dienas. Nopietni? Jā. Man ļoti patīk dienas, kad ēterā aiziet šis raidījums. Godu vārds. Nu būs kāds jautājums, vai ne? Drīz būs. Pirmspēdējais. Kura tev ir mīļākā basketbola komanda? Kura man ir mīļākā? Mums šobrīd noteikti tas ir New York Knicks, jo es tik pastiprināti par aizokeānu basketbolu neesmu interesējies, kurš bērnība. Jau beidzās laiks. Un pēdējais. Labi, es tev ļaušu iemest no groza apakšas. No bērnu līnijas? Jā. Ok, pazies. Un šitas ir... No! Tu esi labāks saspēles vadītāja par savu mammu. Par savu mammu? No Aigita arī bija saspēles vadītāja, vai ne? Es nezinu, kas viņa bija. Viņa bija. Jā? Jā. Es domāju, ka mamma bija labāka. So sweet. Mammas vienmēr ir labākas. Tas bija Anetas Stulps mammai tikko sieviešu dienā. Jā, mammu un vecmāmiņu sveicina sieviešu dienā. Labi, ejam paģērbties tagad Zolīdajā un runāsim nopietni, ja? Nopietni? Jā.